cik nevalstiska var būt nevalstiskā organizācija, ja valsts tai dot naudu? Šis galvenais jautājums, ko vakar daudz cilvēku sāk uzdot pēc tam, kad tika nopublicēta informācija, ka izrādās, ka ir kaut kāda tur memoranda sapulce ministra kabinetā, un par to, lai uz šo sapulci atnāktu nevalstiskās organizācijas, valsts tam maksā naudu. Nerunājot par visiem sabiedrības integrācijas fondiem, nerunājot par visiem Eiropas kaut kādiem tur fondiem, no kuriem viņiem arī tiek maksāt naudu. Viņiem pat tika maksāt nauda, lai viņi vienkārši atnāktu uz sēdi par kaut kādu jautājumu. Tur nebija par to, ka viņiem kaut kas ir jāsagatavo, kaut kas viņiem jāizdara. Tikai par to, lai viņi atnāktu. Šodien es vēl klausījos interviju ar vienu no kaut kādām tur redzamajām šitiem te nevalstiskajām organizāciju pārstāvēm, kur atnāca tur arī uz vienu interviju, kur skaidro to situāciju. Un es arī gribēju saprast, par ko tad īsti tur tā nevalstiskā organizācija saņem naudu. Ziniet, ko es tā kopumā sapratu? Ka nevalstiskās organizācijas no valsts saņem naudu vienkārši tāpēc, ka ir kaut kādas tur funkcijas, kuras tur varbūt valsts nepilda, tāpēc tas jāpilda nevalstiskām organizācijām. Bet ir vēl cita lieta, kas man šokē, ir tas, ka šī pārstāve ar tādām cēlām runām mēģināja iesāstīt to, ka visas nevalstiskās organizācijas, viņas tur visas darbojas tikai uz plika entuziasma. Visi tie eksperti arī tikai tāpēc, ka viņi tādi brīvprātīgie. Ko jūs sakāt? Sakiet lūdzu, cik tur tie miljoni no Latvijas tiek tērēti nevalstiskām organizācijām? Cik tur miljardi no Eiropas Savienības arī tiek atvēlēts tādām nevalstiskajām organizācijām. Un tas viss ir tikai uz tāda brīva entuziasma. Es domāju, tas, ka tuvākajā laikā mēs redzēsim to, ka tūlīt raksties visādi raksti. Visādi eksperti kāps ārā un teiks, cik tas ir svarīgi, ka viņam jāsaņem naudu. Ko tad mēs darīsim bez tām NVO? Es saku, arī tas bija viens no argumentiem, ko tajā intervijā tā NVO pārstāv teica, ka redz, ka NVO ir pieejami kaut kādi eksperti, kas var atnākt, tur sniegt savu kaut kādu savu tur atzinumu. Man jautājums, kam priekš tā vajadzīgs NVO? Kaut kāda ministrija, ja vajadzīgs eksperts, ir normāli tur kaut kāda konsultācija, pakalpojumu līguma, atrod tādu ekspertu un noslēdz atsevišķu līgumu, kur tu apraksti konkrēti, ko viņš tev par to visu izdara. Rezumējot, atgriežoties pie tā jautājuma, ar ko sāku, cik kaut kas var būt nevalstisks, ja viņš no valsts saņem naudu?